Jack Doohan's tumultuous time with Alpine has reportedly come to a grinding halt just 6 races into the season. The Australian is set to be replaced by reserve driver Franco Colapinto ahead of the next race in Italy. The brutal axing comes just a day after Doohan crashed out of the Miami Grand Prix on the first lap. Pagaid, tas ir. Šo ziņo 9. ziņas no Austrālijas. Jā. 9 News Australia. Jā. Bet pagaid, tas ir. Sākots AI generated. Nu, ja tas ir AI generated, tad pirmais oficiālais, kas mēs esam, žurnālisti, tad pirmie oficiālai žurnālisti, kas paziņo, ka gandrīz oficiāli. Gandrīz oficiāli. Colapinto nebrauks. Ko mūsdienās nozīmē gandrīz oficiāli? Tipa? Nu, Tā, visu, ko Alts Gobsons postur, gandrīz oficiāli. Nu, mēs esam varbūt bijuši uzticamāki par Aldu Gobsonu. Man gribētos tā domāt. Es gribētu domāt, ka mēs esam mazāk uzticami nekā Alts Gobsons. Bet es esmu pārliecināts, ka Imolā brauks Franco Colapinto. Un tas ir interesanti, cik ļoti Viljams to, kāds Viljams, Alpīni to cenšas tā piesardzīgi paziņot. Nu, mēs nezinām, nu, mums pagaidām ir 2 braucēji, kas mums šobrīd brauc, ir Doohans un Gaslijs. Bija vēl viens video, kur... Viņam ir nedēļa, lai paziņot. Es domāju, tur jau viss ir izdomāts. Es domāju, Flavio jau to zināja tad, kad Red Bulls un Viljams sāk atpakaļ gaitā dot pagājušajā sezonas izskaņā. Es domāju, tur viss ir sealed un done, un ja Doohanam tiešām ir tāds punkts līgumā, tad pa šitām pirmajām, cik sacīgs, 5-6, viņš neko nav parādījis. Viņš sienā iebrauc, gan iznosties, labi, viņš Miami weekendu labi sāka, it kā tur priekšā Gasly, bet nu Gasly bija drausmīgs weekends, un tā pats sacīkstā viņš bija pirmais, kurš izstājās. Nu, kopā ar, nu jā, principā pirmais kopā ar slaveno Austrāli, Lawsonu. Es līdz galam, zini kā, ar to Doohanu par šām 6 gonkām, es tam ticēšu, tad, kad tas notiks, bet ka jau, kad tas notiks, laikam, jā. Jo Doohans nav kopumā nenormāli slikti sācis. Nu, tā kā saprotu, tā kā, ja mēs vērtētu sezonas griezumā, nu, nav jau arī tik briesmīgi bijis, it kā viņš parādīs, ka kaut kāds ātruma uzplēksnījums ir. Bet laikam tādā kontekstā, ka tavs boss ir Briatore un tavs papēžiem tā kā minās Colapinto, kas ir tur visas F1 komunas mīlēts braucējs, laikam, kad iespējams, ka šī performance varētu būt par īsu. Tam laikam, ka jāpiekrīt, jā. Nu labi, ar ko tu gribi sākt roli? Principā ļoti garš weekends, ļoti baudāms. Es laikam, kad gribu teikt to, ka man ļoti patika pirmo reizi, izbaudīju skatīties prīreiz to tur, kā viņi sauc tur, ko viņi brauc? Studiju. Nē, studiju, nē. Warm-up lap. To, kur Leclerc, ja. Bet nē. Tur, kur viņi brauc tām Lego mašīnām. Tas bija kaut kāds sviests. Bet es piekrītu, ka tas nebija, protams, līdz galam aizraujoši, bet šis bija daudz, tā kā šis bija kaut kas tāds, pat ko tu vari pastīties, un viņi teorētiski brauc vienkārši ar Lego mazām mašīnītēm. Tas bija daudz labāk, kā viņus iesēdina vienā busā, un Hamiltons raustiņām vienkārši sēž. Es nesaku, ka tas ir nenormāli interesanti, bet ja man ir jāizver, tad man pirmo reizi bija tāds, ok, labi, šis bija kaut cik izklaidējoši. Tas nebija aizraujoši. Bet vai to vajag? Bet tas ir labāk, kā viņi brauc tajā busā vienkārši, ne? Es esmu laikam konservatīvs un old school un haters un varbūt uz boomeri jau valku, bet man ir tāds, viss šitais tāds sūds ir. Tāds sūds, tas tā kā gladiators iesēdinātu kaut kādā, nezinu, tajos karuseļos un vai taisat šovu. Kam tas ir vajadzīgs? Klaunu tā kā vienkārši, mums jauns sponsors, tev iesēdam braucējs, parādam viņi, kā viņi brauc tur. Nu, tipas prezentācijas. Es nezinu, šitais viss, man liekas, tāds. Formula drīz būs tā kā bērniem. Formula 1 for kids drīz būs formula. Nu, tā kā, tas būs tā kā Star Wars epizodes. Ja kāds skatās Star Wars un zina, ko es runāju, ka pirmais Star Wars bija tā kā pieaugušajiem, un ar laiku viņi paliek tā kā bērniem. Formula arī ir tā kā, zini, ir tā Formula Kids. Nu jā.
Drīz jau būs kā Formula Kids. Tagad ir Formula Teenagers. Tīņiem Formula šobrīd ir. Viegli spaisīt. Labi. Es nedomāju, kas tas pa viedokli. Viss izslēguši. Stulbs viedoklis. Atkal izslēguši. Visi sadirsta epizodi. Tagad varam sākt runāt. Sākam runāt. Labi, kopumā, ko tu gribi? Kopumā es gribēju teikt, ka Ferrari pilnīgi atkal drausmīgs liverijs. Drausmīgs. Jā. Viņiem laikam ir kaut kāds, nezinu, dizainers, brālēns, kaut kā autists vēl pie tam, kurš ķipa strādā, tāpēc, ka viņš ir čoms kādam vai reāli, brālēns, plus viņš ir autists. Bet, Mošāli arī daltoniķis. Es godīgi sākot nesaprotu, kāpēc viņi nevar uztaisīt normālu liveriju. Es vienkārši... Tāpēc, ka viņi ir pārdevušies. Tāpēc, ka viņi ir pārdevušies. Zini, kā es varu izstāstīt strādājot marketingā, korporatīvā vidē? Tāpēc, ka tu nevari uztaisīt bieži vien korporatīvajā vidē, tu nevari uztaisīt foršu dizainu. Tāpēc, ka vienam uzņēmumam ir mums vajag lielu logo, un otram mums vajag lielu logo, tāpēc, ka tev ir zīmola atpazīstamība, un tev vajag HP, vajag lielu, zilu, vai taisam kaut ko. Bet jā, kāpēc tu nevari uztaisīt vienkārši kaut ko gaumīgu? Kaut ko stili, jo es to visu saprotu, un tas ir aktuāls visām komandām. Tieši tas pats arguments. Nepiekrītu Vikārps ar šitiem. Red Bull tagad bija, man patīk. Welcome to Miami. Man tāpat ir DJ Khaled video. What's up, my man? What's up, brother? Cheers. You ready for the race? I'm ready for race day, man. Man, I'm excited about it. First of all, Miami. Jā, bet atkal, zini, tāds... šim pa godu ir jānoskatās vēl viens TikToks Red Bull. Hi, Barbie! 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 My job, it's just beach. Bet arī tas Vikārps, Red Bull Vikārps. Viss viņu mārketings ir arī, tā kā bērniem. Tev izklausās atkal DJ Khaled, ķipa, tur rozā Red Bulli, tie TikToki, ko viņi taisa ar tām Kardashianām. Kylie Jenner to the foyer. I have a little surprise for you. So chicken! Wait, what is that? What is that? I don't tu get gribi it. teikt, tev nepatika DJ Khaled video? Es vairāk esmu tāds Formula 1 cienītājs, ka es gribētu, lai viņi car. pēc gonkas viņus ieliek bārā un tad tur vēl viņi izkaujās visi. Tas būtu actions. Labi. Nevis brauc pa trasi un fakus rāda viens otram. Kas tas ir? Norris, jā. Ak, Dievs. Norris ir dziļi sirdī viens no mums. Man nebija smags weekends. Man vienkārši ir... Es vienkārši tāds esmu. Es vienkārši esmu tāds... Bad cop. Es varu pirms mēs sākam. Mēs jau sākām. Labdien. Man bija nenormāli jautra kartiņa pieredze Vācijā. Tur kaut kā... Vispār sveiciens openkārtiem, sveiciens openkārtu organizētājiem. Viņiem sākusies jauna sezona, viņiem bija rekordliels skaits Skandavā. 120 plus dalībnieki. Tā kā, ja jūs vēl domājat piedalīties amatieru kartingos, jūs drīz varat nokavēt, jo vienkārši drīz vairs nebūs fiziski iespējams. Tā kā sveiciens kungiem un baiglabais baigrot. Mēs kārtēju reizi esam aizbraukuši. Tāpēc, ka mums nebija laika. Labi, tālāk. Bet labi, īsais, es braucu Vācijā kartingos. Rītīgi pa tādu geto trasi, ar rītīgi tā kā, tas asfalts nebija līdzi. Ko nozīmē geto trasi? Un man pirmo reizi dzīvē. Ko nozīmē geto trasi Vācijā, Kristēr, lūdzu, elaborate. Diezgan tāda veca un nojāta, bet ar normāliem kartingiem. Sienas apkārt augsts. Tuvu. Un man pirmo reizi kartingā savā dzīvē bija bail. Tiesneša šādi pistolēm, tāpēc, ka stāv malā. Likt tādos kambaros iebraukt. Ja? Nē, bet man pirmo reizi kartingos bija bail. Tā nevis tā kā bail. Ne, tāpēc, ka tur bija pāris tādi flat out līkumi pie sienām. Un tad es tā kā aizdomājos, es nedrīkstu sačakarēties. Man nekad tā nav bijis. Ok, tad viss, kas klausās šo podcastu Vācijā. Uz Šlēzvigas kartingiem mazliet tur tāds pižīt actions, bet nebija tik traki. Labi, par svarīgāko. Par sacensību. Nē, vai par tiem liverijiem vēl.
Labi, Ferrari liverijas tur nav nekas jauns sūds. Bet es nesaprotu, kāpēc viņi nevar uztaisīt normāli. Jo, pieņemsim, formas tās viņu, es skatījos post-race interviju ar Leclercu, un Leclercam ir depresija, tas ir, man liekas, ka tā kā nav jābūt terapeitam, lai to tā kā konstatētu un noteiktu, bet viņam piestāv zilais. Es nezinu, ko tas varētu nozīmēt, kāda nākamie soļi, bet viņam piestāv zilais. Viņš izstās labi. Hamiltonam attiecīgi nepiestāv zilais. Ok. Bet jā, es nesaprotu, varbūt kāpēc. Tas ir kaut kas saistīts ar ādas krāsas toņiem. Jo nekas rasistisks šeit nav domāts. Vienkārši tumšainiem cilvēkiem ļoti labi izstās visādas, piemēram, tur rozā uzvalkā jāliec Hamiltonu. Rozā uzvalkā jāliec Leclercu, kind of whack. Kontrasti. Bet zils viņam attiecīgi tad izstās. Tā kā varbūt kaut kāds Williams, varbūt kaut kā tāda. Williams reunion, Ferrari reunion Williams. Bet ķivers gan bija foršs. Ķivers gan pacentušies un vai tu redzēji to, ka pēc tā pirmā posta, kur Lando iepostoja to pirmo ķiveri, kas bija reāli uztaisīt no tiem disko bumbu. Tā bija superīgi, jā. Tā bija ritīgi stilīgi. Un komentāri, es pat neaizdomājos. Man bija tāds, labi, stilīgi ķiveri, lai brauc. Drošības asvērumu dēļ. Un cilvēki riktīgi tā kā sūdzējas komentārus par to, ka tas taču nav droši. Stulbi cilvēki. Un nācās tā kā tur viņam teikt, ka hei, patiesībā nē, uz īsto gonku un sacībām būs tā kā aplīmēta ķiveri. Kas man, es pat neiedomājos, ka viņš ar tādu brauks. Man likās tāds, ok, šis ir tā kā PR stands, bet būs kaut kas līdzīgs. Uzreizām tā kā. Bet cilvēki bija ļoti concerned par Red Bull, nevis par Red Bull, bet par Lando ķiveri. Jā, man likās krūti. Ļoti stilīgi. Man vispār likās, ka ķiveris šajā posmā bija interesants. Bet kam vēl bija? Albonam bija apelsīns, un pārējās, godīgi sakot, man nebija tā atmiņā iespēja. Kas tur bija? Russels uztaisīs kaut kā tādu vieglu rozo. Viņam tā bija tāds nekas īsti. Nepieminējām. Es nezinu, kas ir sliktāk, Ferrari liverijas vai Mercedes formu stērpi. Man kind patika. Man likās drausmīgi. man viegli patika. Man likās labāk nekā Russels, jo lai gan diezgan līdzīgi vibe tur bija. Diezgan vajag, man likās. Bet uz Antonelli diezgan labi izties. Ok, labi, bet vajag pa kaut ko normālu parunāt. Labi, liverija, kas tur visi jau zinām. Nē, favorīts jau bija Visa Cash Up Racing Bulls. Visa Cash Up Racing Bulls bija superīgi, jā. Un DJ Khaled bija top komentārs. Bet parunāsim, Krister, par ļoti skaistu. Svarīgāko. Ļoti skaistu momentu katru vīriešu dzīvē. Svarīgākais. Es principā teiktu, ka tas iespējams ir svarīgākais brīdis vīriešu dzīvē. Hey, Big Daddy. Tavu draudzeni šo klausās, cerams. Cerams. Bet nav, tā kā meitas ienākšana pasaulē, don't get me wrong, bet tas kaut kādā veidā ir nedaudz virs puikas ienākšanas pasaulē. Wow, really? Saprotu, tāpēc, ka tēva dēla attiecības tas forši, bet tēva meita attiecības. Jo, tāpēc ir izslaidis šo podcastu šobrīd. Viņam valoda arī traucē no sākuma. Jā, sestaments varētu būt tāds čeks, kas vienkārši piedzimst meitu, viņš viņu disregārda. Next one, tipa. Nākamais. Kāds varam? 6 mēneši? Davai, mēģinam vēlreiz. Zin kā, pirms mēs ejam, īstenībā ar Maksu viss ir skaidrs. Viņam ir 2 bērni, viņam ir 1 dēls. Viņam ir 1 bērns. Ja domāju, Jos Verstamens tagad ir opis. Ja domāju, viņš ir opis. Ja domāju, viņam iedod pieskatīt savu bērnu, tā kā jāiziet kaut kur spēlēties, viņš atnāk mājās viens. Tā kā kur bērns? Vai mežā atstāja. Degvielas uzpildes stacijā. Kāpēc jautā? Zini, viņš vēl uz acumu paliek tāds trakāks. Vēl ar šo te delīru. Šizofrēniju. Demens. Un vēl aizmirst, kur viņš savu bērnu atstāja. Labi, džīs. Iespēja pastāv. Jo iespējams, Jos varētu būt tāds grumpy opis. Kaut gan arī iespējams, viņš visu sasniedz ar Maksu, un viņš tagad būs labais opis, kas bārbēls tikai dos, un Maks tagad būs tas trakais, kas... Es balsoju par to, kad viņš būs labais, un arī meitiņa zina. Labais opis. Labāks par Miervaldi no Ugunsgrēka. Es taču neatceros tādu vairāk. Labi, parunāsim tad... Labi, ar Maksu īstenībā viss skaidrs, bet man ir... Apsveicam ļoti skaisti. Viņam tagad ir 1,5 bērns. Tā tad es esmu uztaisījis segmentu, kur es esmu. Kur
kur mākslīgais intelekts ir izvilcis arī par braucējiem šos te faktus. Ir, piemēram, tad, kad tev bērniņš, tad, kad tev notiek ģimenes pieaugums, kas notiek ar Formula 1 braucēju, vai tas ir pozitīvi, vai tas ir negatīvi. Ir piemēri, šie piemēri ir sagatavoti, tūlītās tos piemērus prezentēšu, ir gan labi, gan slikti. Tu gribi slikto piemēru vai labo, Kristor? Sākam ar slikto. Sākam ar slikto piemēru. Pirmais piemērs sliktais, vai jūs zinat tādu braucēju kā Mika Hakinens? 98. gada un 99. gada Formula 1 čempions, viens no izcilākajiem piemēriem, runājot par to, kā bērna piedzimšana var ietekmēt Formula 1 braucēju sniegumu. Jo Mika Hakinens 99. gadā izcīnīja čempionu titulu, un vēl vienu trofeju, ko viņš izcīnīja, Kristor, tu būtu pārkaifojies. Viņš kļuva par tēvu, jo viņam piedzima meita. Viņa sniegums nākamajos gados piedzīvoja pamanāmu kritumu. Jeb 2000. gadā viņš zaudēja Šumim titulu, un 2001. gadā viņš tur bija diezgan drausmīga sezona. Un daudzi uzskata, kā arī viņš pats atzina, ka bērna piedzimšana ļoti mainījusi ir viņa koncentrēšanos, prāta stāvokli, sieva un tā visa ģimenes loma. Viņam pavēra tādu, ka viņš vairāk negribēja riskēt, jo viņam tagad bija ko zaudēt, basically 3 vārdos ieliekot. Un ka viņš vairāk zina, ka tev līkumā jāiet. Flat out, un viņš pāri robežai, tev ir ko zaudēt, un tev jau tāds, vai šis ir tā vērts, ja tu pa 6. vietu kaut kā tur baksties. Tas laikam ir slavenais, tas Alonso citāts, kur Japānā viņš apzina, tur Šumīti mēs Šumī, un pateica, zināja, ka he will lift up, tāpēc, ka viņam ir 2 bērni mājās un sieva. Got to ask you about those great passes. First on Michael Schumacher going into 130R. Yeah, it was very nice. Knew he'd hit the brakes. You know, he has wife and 2 kids at home. Kas gaida, tā kā, sava daļas taisnības droši vien, ka tur ir. Mēs šodien, šajā weekendā, tas bija Vācijā pie savu brālēnu un tad mēs par šo runājām. Maksis, principā, nemaz neizstās, ka būtu kaut kas mainījies. Bet tad es domāju, labi zinu, tajos 2000. 90. bija bijuši arī citādāk. Nē, piekrīt. Tas nav atkarīgs, man liekas, no laika, tas ir atkarīgs no cilvēka. Kas tev svarīgāks dzīvē? Nē, es domāju, ka tagad tās formulas tomēr ir bijušas drošākas. Tu par to runā? Jā, jo, kad... labi, es nesaku arī, ka viņas ir super, ka nav iespējams nomirt, bet ir crazy jābūt. Var mēģināt. Duhans, piemēram, to parādīšos. Vēl ir iespējas viss. Nē, bet zini, tādos krešos, barjerās vai kaut kur tā kā nav tik viegli to izdarīt. Tur vairāk ir kaut kādi keisi. Pēdējais, kas bija, ka tur vairāk mašīnu sadursmes. Pēdējais bija Duhans, kur ieliks ar atvērto DRS, taču Suzukā tikko. Bet tas arī bija tālu no jā. Gražāns taču Gražāns jau bija atvadījies. Gražānam jau ir. Gražānam vajag iesaukt. Viņam ir tā jāsaukt Fēniks. Ko viņš pats sevi ir iedevis, starp citu. Tas ir kā George Russell. George Russell type. McLaren take their steps, so you'd like to think when you put the hard on, you're smiling there. Labi, neko neteikšu. Russells ir vienkārši... Labi, davai. Turpināt. Otrais. Jā. Nākamais arī būs diezgan slikts piemērs. Tu teici, labs un slikts ir. Es teicu, sāc ar slikto. Šis bija vēl viens sliktais piemērs, ir Sebastians Vettels. Labi. Jo 2014. gadā viņš kļuva par tēvu. Jā. Un tā sakrita arī tas pats, kad tas bija pats laiks, kad viņš pārgāja no Red Bulls Ferrari. Un, tāpēc, kad normāli vajadzēja naudiņu supportēt bērnu, izmaksā diezgan daudz. Daudz saka, ka viņam bija grūti pārēja, lai pielāgotos turbo hibrīdu dzinējiem. Un, protams, Ferrari nebija Red Bulls tik dominējoši, bet kaut kā aizdomīgi, ka tas viss sakrit arī ar bērnu piedzimšanu. Tā kā var jau arī vainot bērnu. Principā tas, ko tu gribi teikt, kad viss grīts tagad var bišķīt nomierināties, jo Maksis paliks lēnāks. Nē, Vettela gadījumā tas bija vairāk kā
arī tā kā Hakinenam pievienotā atbildība, personiskās izmaiņas pēc bērnu piedzimšanas var ietekmēt viņa psiholoģisko fokusu, lai gan viņš joprojām palika konkurētspējīgs un cienījams sportā. Wow. Kad viņš sīkais liela vārda. Sīkais. Tad 4. Bet labi, tas varētu iet kaut kāds paralēls bija šī, ne? 4 tituli, 4 tituli, Red Bulls, Verstapens, šis vienkārši pasaka to, ka ja ir slikta gonka, man sīkais piedzimts. Meita vakar nedaugulē. Labi, ir arī pozitīvi piemēri. Piemēram, Juanam Pablo Montoyam, tā kā piedzima meita, viņa agresīvais braukšanas stils palika bišķi mierīgāks. I always looked at it that way. If you had a car to be on pole, I'll make a first lap to make sure I'm the top 10. You know what I mean? Yeah. Then the next lap you go for like a top 5. And you'll know when you drive it where you had room to go quicker. And where you waited for the throttle and where you didn't commit 100%. And then the next lap you close that. The third lap you try to do everything and you still got rooms here and there, but it's minimal. And the fourth lap you just went over the top everywhere and hope it stick. Un tas varbūt tās izbalansē viņa braukšanas stili. Maksis, pieņemsim, Miami, bija diezgan pieklājīgs. Vēl Kevins Magnusens 19. gadā kļuva par tēvu, tā ka viņš bija Renault komandā. No. Un pēc tam viss aizgāja uz augšu tikai āsā. Jā, bet vai tur meita bija vispār kaut kādā Labi, un vēl viens, Daniels Kviets. Tas ir sliktais piemērs. Ir labais piemērs. Tas ir sliktais piemērs. Viņš pēc meita piedzimšanas, viņš atdeva meitu citam jaunākam F1 pilotam, zaudēja sievu un F1 karjera beidzās. Labais piemērs. Viņam tajā weekendā, kad viņam piedzima sīkais, viņš pirmo reizi uz piedestālu uzkāpa. Skaisti. Un Maks, kā redzējām, īstenībā šajā weekendā bija, es teiktu, zirgā. Tāds pats kā vienmēr. Mierīgi. Mags bija mierīgāks. Viņš man teica, viņš man patika, kā viņš teica pēc post-race interview, kad man nebija neko zaudēt un I just wanted to have fun. Mags? Jā, forši. Viņš labi pateica, jo viņš principā nokaitināja Lando līdz pēdējam. Tikai vienīgi, lai būtu viņš zina, kuru var čakarēt un kuru nevar čakarēt, kurš atļauj sevi čakarēt un kurš neatļauj sevi čakarēt. Kurš atļauj sevi čakarēt un kurš neļauj sevi čakarēt, man liekas, ir keywords un Piastri vecīt. Piastri vienkārši pierādīt, ka viņš tomēr ir kalds bišķī citādāk kā Norris. Piastri arī tur viņu apčakarēja. Viņš Maks pārbremzējās, viņš tur viņam labi palīd apakšā aizgāja garām. Maks nokļūdījās patiesībā reāli, tāpēc reizi pagāja garām. Bet arī tas bija tāpēc, ka Piastri vienmēr izņēma labāk līkumu, pēdējā līkumu to, tas taisnes galā, kurš līkums, nezinu, vienalga. Viņš labāk izņēma to līkumu pa Norrisu, jo Norris nevienā apdzīšanas iespējā nebija līdz līkumam pirmajam jau ticis garām. Piastri jau bija garām. Un Maksim vienīgais, ko varēja darīt, bija lanžot. Un tad tur viņš tāds rītīgi. Tu Norris tur īzī varēja nosakt. Reāli paņem iekšmalu visu, principā, tavs līkums. Nabaga Norris. Ko tu izdarīsi? Ko tu izdarīsi? Pados bišķi tālāk. Man sāka aitināt, tā kā tas Norris, kā viņš arī jau komentē, jo Maksis arī, pirmkārt, man likās, tas sākums bija tāds bišķī trikī, pašā reizes sākumā, kur viņš arī Norris, nedaudz paspiedārā. Bet tā ir cīņa pa pirmo vietu, Un tas ir reizes starts, tā kā vienīgais tur bija tādi momentiņš, Maksim tāds mazais. bet par to, Lando komentē, tā ir, kā jau ar Maksi, vai mēs krāšojam, vai es neparu garām. Viņš raud visu laiku un arī par to faitu, arī komentāri tie paši, tā kā, kad viņš tur dara visu, ko tur varēja izdarīt, bet ar Maksu ļoti grūti, ar Maksu tik grūti braukt, viņš mani nelaiž garām. Bet tāpēc es epizodes sākumā teicu, ka šis viss sāk, Formula 1 sāk pārvērsties par tādu 20 tīņi sāk kašķēties savā starpā. Ko nozīmē Formula 1 sāk pārvērsties? Mums ir divi raudoši čoki. Russells, un šobrīd viņam sāk pievienoties Lando Norris, kurš raud par to, ka viņu nelaiž garām. Mums ir Oskars Piastri, kurš vispār
bija kaut kāds ļoti labs izgriezums, es mēģināšu tagad atrast, kur tās vienas no tām parādas laikām viņi brauc, man liekas, arī uz kaut kādu busiņu, un tur bija intervija, kur Lando jautāja tieši par to reisingu starp Max, un tur bija tieši atzīmēts to, kā Piastri, viņš tā kā klausās, un par to, kā Lando saka par to, ka ar Max ļoti grūti cīnīties, ka viņš tur crashot, un tas Piastri bija tas. Tāpēc, ka viens ir mīzējis, otrs darītājs. Un par to es runu, nav tā, ka viss F1 pārvēršas labi kopumā. Ir tā, man liekas, ka arī viss tā fanu bāze ir palikuši ļoti, ļoti soft, un tā kā, tur tāds viens Max, kurš, piemēram, šajā Miami, man liekas, viņš tik tā cīņa ar Piastri un Lando pa lielo ir vienīgais, kas bija skatāms tajā Miami. Tā. Jā. Beidzās tas. Un tad jau tie 20. apļi, tur varēja slēgt ārā, jo tur bija aptuveni skaidrs zināms, tur labi, tur tie viesi sīkārs, tur Russells pakāpās beigās uz augšu un kaut kādas tādas lietas, kas nevienam neinteresē, bet principā tā no tāda on-track action, tas arī bija pa lielo visu labi, tur Ferrari un kaut kādas tās dēkas un vispārējais, bet to es skatījos tā uz dīvānu maliņas. Beidzās tas, un tas tur pastījos, kas tur varētu sanākt. Un bija tāds, labi, laikam jau, kad palielot beidzies, jā. Zin kā ir, es tagad ierakstīju. Man personīgi, jā, bet reku tādi čoki kā Norris un Russells, viņi ir kļuvuši par centrālajām sporta figūrām. Viņi ir arī briti. Cik ļoti Sky Sports un visu Formula 1 ir briti. Šis viss ir britu sporta veids, un viņi ir centrālās figūras šajā sporta veidā. Viņi ir diezgan, piemēram, Lando, ko parādīs ar to faku, ko viņš rādīja, piemēram, kam tas ir vajadzīgs? Tā kā Lawsons, tāds. Es pat nezinu, vai, Lawsons arī ķipi, šitai visi izgājieni. Es vienkārši vienmēr esmu bijis tāds, man patīk labs underdog stāsts. Tā kā man patīk underdog. Protams, visiem patīk, ja sportā underdog stāsts. Un, ja es vienu brīdi šajā sezonā tagad biju pa Norris un es beig priecājos pa Norris, tad pēc šīs gongas man jau sāk likties, ka Norris galīgi nerezonē ar tādu sportistu, kas man... kas tev patīk. Jā, kas man patīk, kuram es gribu sakot līdzi, kuru es gribu atbalstīt. Jo, kaut kā, nezinu, šitie visi tādi, viņi visi izgājieni liecina par to, kas ir, ka viņš ir audzis pārticībā, pārbagātā ģimenē, vienmēr dabūjis, ko viņš grib. Un viņš ir diezgan tāds izlutināts. Un tagad, kad viņš nedabū savu mantiņu, tad viņš sāk ar visiem šitiem te visiem, ka viņš ir slikts un ka viņš nevar. Un tu fakus rāda kaut kādu šitādus. Man liekas, diezgan bērnišķīgi. Crybabies tāds nedaudz. Jā, crybaby. Kas ir crybaby latviski? Kaut kāda nesūdzama bībeli. Māksis tādā ziņā ir baigais dzīvnieks, un nezinu, man tāds arvien vairāk sāk iepatikties Māksis, jo Māksis kļūst par tādu underdogu vairāk. Viņš tāds fāters. Jā, Piastri ir īstenībā, viņš cik 3 sacīks tagad viņam pēc kārtas. Pēdējo reizi to Hakinens izdarīt tas pats pirms meitas piedzimšanas. Bet Piastri, izstāst Piastri ir tas, kurš būs, ir tas džeks, kurš jāpārspēja, lai kāds gribētu izcīnīt titulu. Vienīgais ir tā Spānija, jo Šana Rasli jākā kaut kādā TikTok avotā lasījās. Pusotru desmitdaļu McLarens zaudēs pēc Spānijas. Spānijā. Labi. Zini, kas par Piastri un Russellu Lando atgriežoties nedaudz. Redzi, atkal pierādījās tas, ka Norris patiesībā ir ļoti margināli ātrāks. Norris? Jā. Miami Norris bija ātrāks. Jā. Bet tāpatās viņš nevar uzvarēt. Tas liekas tik reizī, tā kā viņš ir ātrāk. Kādi varianti? Tā kā Piastri, es domāju, sezonas griezumā būs sacensības, kur Piastri ir ātrāks. Tā kā būs kaut kāds. Bet Norris biežāk kļūdās. Vismaz šobrīd. Un ja Norris nevar paņemt weekendu, kurā viņš ir savā ziņā pārliecinoši ātrākais no McLareniem ar labāku starta pozīciju, kaut ko tur. Viņš jau to pagājuši gadu pierādīja ar Maksu cīnoties.
tad ir beidz, tādi beidzies čempions. Jo Piastri paņems to, kas viņam ir jāpaņem. Un kaut kādus labos Lando weekendus viņš būs otrais atkal. Un tādā sezonas griezumā, es nezinu, nav vispār. Es neredzu, kā Lando ar šito, jo, zini, viņš ir tādā bišķī downward spiral. Un par to es arī gribētu pateikt Russellu. Man Russellam slikts weekends. Un Russells ir arī, manuprāt, that type of guy, kad viņam kaut kas viens nesanāk, Antonelli uzliek ķipa sprint šitā te quali uz poles, un viņš nevar atrast mašīnu, viss tur ir beidzies, viņš nevar atrast, viņam tur nesanāk, un briesmīgs weekends, un es nezinu, ko darīt. Es nezinu, Russells man atkal liekas tāds, viņam tipa slikts weekends, normāls, viņš trešais atbrauc. Bet labi, šeit tīri uz rezultātiem skatoties, jā, viņš atkal atbrauc trešais. Russells ir super stabils šo sezonu. Viņš nebija principā ātrāks par Antonelli. Russells? Jā, tajā līdz VSC. Viņš tika garām gan Maksim, gan Antonelli ar VSC. Viņš sēdēja to pusotru sekundi aiz Antonelli. Jā, viņš sēdēja pusotru sekundi aiz Antonelli. Pēc tam 20 sekundes ierīja vienkārši Russellam. 10 VSC. Labi, tāpat. Nē, bet viņam paveicās, tur sakrita viss, kā vajadzēja, un viņš atnāk trešais, bet principā šis nebija tas weekends. Un viņa tie komentāri man arī, man kaitina tā čīkstēšanās, kad viņam parādās beidzot kaut kāda pretestība ar to Antonelli, viņš es domāju, tur vēl jāpagaida sezonu 2. Un tad Antonelli būs. Jā, bet ātrums viņam ir, un to viņš parāda. Vienīgais. Ja tās baumas patiesas, ka Maks varētu izvēlēties Mercedesu. Tas ir interesanti. Tad tu maini, kuru tu maini? Ko tu maini Russellu? Protams, tu maini Russellu. Antonelli neko nemaksā un izstāsta, ka punktus viņš var vākt. Pagaidām neko nemaksā. Jā, laikam, bet tu atsadīties no Russella, kurš tev katrā sacīkstē top 3. Ferrari to Sainz izdarīja. Laba sezona. Pofīgi. Mēs varam dabūt, piemēram, Max Verstappen. Jā. Protams, tev ir labi, Russells arī ir championship materiāls tikai pie dominants formulas. Redzēsim. Šo sezonu pagaidām viņš labi brauc. Tiešām viņš brauc stāvili, bet viņš nav tāds žeks, kas ir otru ātrāko paņems. Bet viņš ir trešo vai kuru tur otru ātrāko mašīnu, viņš cik atpaliek ofertējumā. Labi, daudz, bet McLarens ir citā vispār dimensijā. 40 sekundes no trešās vietas. Tas ir tik daudz, 40 sekundes. Tas gan nezinu, vairāk nekā pusaplis. Tas ļoti daudz. Ar visu sīpavidu un visiem sūdēm. Tas ir skaidrs, kad McLarens ir. Bet Russells dara to, kas viņam ir jādara, bet viņš nav elpa aizvērts. Labi, gribu runāt par kaut ko interesantāk. Par sacensību? Jā. Ar ko gribu sākt? Ar Ferrari braucēju dinamiku vai ar Williams braucēju dinamiku? Vai sākam ar Williams? Es gribu dzirdēt, ko tu tur teiks. Ja mums bija pagājušā sērija par tiem hot takes, sausdūrienu pieņēmumiem, kura karstām galvām mēs sēdējām un runājām par to, ka Sainz varētu būt tas pats, kas principā Daniels Ricciardo nākamais. Zini kā, pienāk atkal kārtējs weekends, kad es noticu Karlsam Sainzam, un viņš visu sadirž. Viņš visu sadirž pats. Nē, ar Albonu vēl gan arī izšķirēja Albons. Akali priekšā, Albons iebrauc 5. Sainz bakstās pa 9. Tad viņš beigās pēc sacīks tur ir vīlies, zaudējis ticību komandai. Bet es nezinu, racing incidents sākumā viņš sabojā savu formulu. Ko tam Albonam darīt? Sēdēt aiz viņa, jo viņš ir lēnāks, viņš pabrauc garām. Tur bija it kā vienošanās. Bet Albons ir ātrāks, un Albons arī parāda ar šo te argumentāciju, ka viņš viņam pabrauc garām, apzina viņu, ka, grib būt pirmais pilots komandā, parāda tos trases. Jā, kas tur bija? Pagaidzi nesapratu, kāda vienošanās uz kampaņu. Viņiem bija startā, viņi tur sabakstījās, Sainzam sabojāja formulu nedaudz. Jā. Sainz bija tāpat priekšā viņam. Un tad viņi esot braukuši, un viņiem, nezinu, vai par radio, vai pirms gonkas, bet ķipa esot bijis sarunāts, ka viņi nevar mainīt pozīcijas, ka viņi loktīni. Tā kā viņi brauc, tā arī brauks. Jā, Albons nesot to respektējis un pabrauc garām. Jā, bet viņam bija pēc. Jā, bet tur tāpat tā formula sabojātā, tur pa kāpēkām. Pa ļoti maz, jā.
Nu, vot. Un pēc sacīks tur Karls saka, neapmierināts, bet es nezinu. Man liekas, tas ir... labi, bet šitādā gadījumā tev atbrauc Albons, viņš reāli bija gatavs ar mēršiem kosties. Jā, Albonam bija peiss. Albons. Man ķipa sēdēties Karls Sainz, kurš ir 9. vietā nofinišē, tā kā beidziet akstīties. Un tur pēc tam sāks, jo pagāja, un pēc tam tur skubāja to Sainz. Viņi gan ilgi turējās diezgan patiesībā. Williamsam bija peiss. Pat Albons pasties, viņš finišēja priekšā tunelī. Brīvi vispār. Bet, es saku, jā, ka, Nē, tāpēc es lai gan mums bija sakars uz galvas, es jau domāju, sāku ticēt, ka tomēr tevi bija visi beidzies. Visi beidzies nesācies. Un baigi interesanti parādās tas, ka tik grūti braucējiem ir nomainīt tās komandas. Jā. Kurš nomaina komandu un ir ātrāks? Tu atceries pēdējo gadījumu, ka kāds būtu nomainījis komandu? Un ir ātrāks. Sācis pogāt ārā komandas bēri, kurš jau brauc kaut kādas divas sezonas. Nav daudz tādiem patiesībā. Tā, zini, arī Hamiltons. Hamiltons ar to Leclercu citā dimensijā vispār. Tā kā Leclercam ir sūdīgs weekends, ja viņš ar Hamiltonu kožās. Tā kā labi, Hamiltons vinnēja to Ķīnas sprintu, un Hamiltons finišēja 3. vietā tikko Miami tajā sprintā, bet tā kā viņš tur trāpīja ar to stratēģiju. Protams, tā nav haļāva, visu veiksmi jānopelna. Jo Hamiltons pirmkārt to 3. vietu sprintā izvilka pats sevi. Jo viņš pats pieņēma lēmumu, iet iekšā. Pieredzējis, tas ir tas, kur viņš viņu nopelna, bet ātrumā nav. Leclercam vispār. Nav. Labi, viņi tur arī mainījās, tur samainījās tur tā, un tad bet arī atkal Ferrari disaster class. Kāpēc viņi mainījās atpakaļ? Viņi tur samainījās. Tāpēc, ka netika arī Leclerc klāt. Nē, tajā brīdī, kad Hamiltons bija... Kad Hamiltons atpalika no Antonelli, 1,6, 1,7, Leclerc jau parādīja, saka, ok, davai vairs nemainamies, jo tā kā, viņš nekur tepat ir tas Antonelli, tā kā vēl 2-3 āpļi, un viņš būs DRS-ā tūlīt. Bļāj, un Ferrari samaina pilotus, un tur atkal 3 sekundes kaut kāds sastatums, un vairs nevarēs atķert Leclerc. Arī, zini, atkal ir tas, ka tu sēdi aizmugurē ar 3 DRS zonām, vai cik te bija, tad tev liekas, ka tu esi ātrāks, un vai esi ieštūdās visiem garām. Beigās jau tā nebija. Jā, jo tie garajā, ja tu tur trāpi zem tās 1 sekundes, tur pienāca atkal cipa vienkārši. Un pēc tās garās, tur tas līkums, un tā īsā, tur baigi efektīvs tas DRS bija. Un te ir arī tas, zini, Hamiltons labi deva virsū tiem reisa inženieriem ar tiem saviem tekstiem visiem. Viņš vienkārši deva virsū, jo, viņš ir 7-kārtais pasaules čempions. Tā kā, zini, jūs mani nevarat padarīt par otro pilotu, pat ja jūs to gribat darīt. Zini, tā kā... Cik jūs man maksājat? Bet pagaidām... Nav, tā kā Leclerc, Hamiltons, head to head, no 10 reizēm 9, es teiktu, Leclerc vinnēs. Tādā tīrā sacensībā es domāju, ka ja tur nav kaut kāda mistika ar VSI, kur Hamiltons uz pieredzi kaut kādu bišķīgi. Un nevis pat nav uz pieredzi, vienkārši uz to, ka viņš turās pretī Ferrari stratēģijai un dara pa savam. Tad viņš to vienu izcīnīs, bet principā tur vienos vārtos pagaidām izstās. Bet ceram, ka Hamīds būs apakaļ. Es, protams, gribētu. Es pat gribētu, lai Hamiltons vinnē vairāk nekā tur Lando Norris, bet Piastri man patīk tagad. Tīri tādā ziņā. Tas, kas pa priekšu brauc, tas tev patīk. Nē, man patīk. Nē. Man vēl joprojām patīk Maksis, un es ļoti gribētu, lai viņš vinnē šajā sezonā, bet ja man ir jāizvēlās no Makiem abi, tad, protams, ka Piastri. Man vajag atrast, pa ko fanot drīz, tāpēc, ka man jau no tiem Ferrari jau acis sāk sāpēt acis un sirds un viss pārējais. Es nesaprotu, kāpēc tu sev to nodari. Viņi nav. Ja godīgi... Nezinu, vienkārši nostalģijas vārdā. Ja godīgi, es vienkārši priecājos par kaut kādām saspīlētām situācijām. Protams, jā. Par kaut kādām intrigām, par kaut kādām cīņām, par kaut kādām konflikta situācijām, asins izliešanām, tur, davai, kaujamies, vai davai, tur, nezinu, citamies pa titulu, viens otram sānos ieliek, un ir kaut kāds 97. gads, kur Šumahers, gribēja izcelt. Lance Strolls. Kāpēc es nerunāju par Lance Strolls? Tāpēc, ka nav par ko runāt.
Ko pasties kopvērtējumu? Lūdzu, atver kopvērtējumu tabulu. Lance Strolls ir jāizceļ. Ja ne kur, bet tad atpaucēja podkāstā. Lance Strolls ir 10. kopvērtējumā ar 14 punktiem. Pat 14 vairāk nekā Fernando Alonso. Un neviens, man liekas, vispār nav izcēlis to. Nu, tā kā nepelnīt. Tas ir patiesībā, es tev piekritīšu. Tas ir par to, ko tev ārsti nestāst. Un nākamgad vēl paskatīsimies, kad Ņūjīs to formulu sakritīs, vai vecs Alonso vai Strolls pilnbriedā. Es domāju, ka Strolls šo sezonu, nākamā sezonu, viņš pīko. Tā kā, saturieties. Un vēl gribēju izcelt Liams Lawsons. Pirmie punkti sprintā, bet ko tas maksāja? Zini, ķipa, you get Liam Lawsons punktos, un kas tev jāziedo? Alonso, tika izsist vienkārši ārā. Tas bija suicide mission. Es brīnījos, kā Liamam neiedevu sodu par to, jo man likās pilnīgi tā kā. Snuķi iebāza izsita viņu ārā, tāds ļoti netīra apdzīšana. Tāpat nebija apdzīšana. Vēl šitā parādīja, aizbrauc tālāk. Lawsons izsita un davāja izbrauc savā stilā. Labi, zini, kas man bija jādājums? Vai tu esi redzējis kaut ko vispār no šī džeka, ko sauc par Gabrielu Bortoleto? Īstenībā, jā. Īstenībā gribēju izcelt. Nē, Kristi, tu laikam neskaties formulu. Uzspēr kvalifikācijas rezultātus Miami Grand Prix. 13. vieta. Labi, nē, tam Hāsam vispār ir kaut kāds ātrumiņš. Viņš brauc ar Kickzauber. Jā. Ļoti That explains a lot. Nē, viņiem nav jau arī tas Niko arī Kickzaubers, Reispēs vispār. Reispēs 0. Kvali arī Halkens šeit paceļās. Labi, tur kvali viņi tur sakruķīja to mašīnu vienam aplim, jau tu vari sakruķīt. Tu jau ziedo, nezinu, tas, ka viņš nobrauc kvalifikācijā 13. Tas, ka viņš nobrauc pēdējais gonkā atpaliekot pusminūti no visiem, tas jau tikai parāda to, ka vienīgā iespēja, kā viņiem aizķerties, ir kvali. Ir sakruķīt kvali, un tad, nezinu, bet arī 3DRS zonā tu pat nevar nopatiet nevienu. Ja tu neesi Maksī. Bet vismaz tu esi 13. kvalifikācijā. Bet labi, tā ir vienkārši. Nē, Kickzaubers diezgan pabriesmīgi. Nē, kopumā ir briesmīgi Reispēs 0, un tas ir tas, ko saka Gabriels Bortoleto. Vienkārši nekur, tā kā par visiem rukiem tu kaut ko dzirdi, bet arī 13. vieta no kvalī. Halkens ir bijis turpat, zini, ķipa, tā kā tas nav nekas tāds. Halkenbergam punkti ir šo sezonu. Viņš tā kā nav jau tik briesmīgs tas Zaubers, ķīpa, saprot? Nē, viņi ir sliktākā mašīna. Ir, jā, bet ja Halkens var to izdarīt, tad Halkenbergs ir labs pilots. Vēl viens hot takes, tad nāks tulītās. Ja Halkenbergam iedotu otro Red Bull. Nē. Cunoda ļoti labu darbu dara. Īstenībā, jā, tas džeks, pa ko es tur īkšus. Cunoda, jā. Man patīk, ja man ir tāds, davai zem pussekunda no Maksa, davai, kvalī, viņš ir 0,3, liekas, jā, labi, nice. Bet labi, 0,3 no Maksa, patiesībā kvalītis ir šajā sacīkstē bija, man liekas, vairāk, bet uzliec 10. viņš neiebrauca, ne? Nebija. 10. super. Pagaid, es tagad domāju, zinu, ko hot takes tāds. Labi. Un ja Hulkenbergu skaties, hot takes. No. Ja Hulkenbergu ielikt McLarenā, viņš būtu pasaules čempions. Šobrīd? Jā. Es nedomāju, ka viņš būs ātrāks Piastri. Es domāju, ka viņš būs ātrāks pa Piastri un stabilāks pa Norris sezonas nogriezni. Viņš varētu būt stabilāks, bet es nezinu. Viņš būtu stabilāks pa viņiem abiem. Tu arī labi zini. Un šobrīd pietrūks tas, ka Piastri, Piastri superstabils, superlabs. Bet Piastri, zini, pējas viņam ir bišķi mazāks nekā tādiem. Es domāju, Niko nebūtu tur nekur. Viņam tā kā ir viegli braukt Sauberā. Aizmugurē vieglāk pa priekšu braukt. Nav vieglāk. Niko neizbraukt. Līdz Rando nevar pa iekšu pabraukt. Tas ir hot takes. Stupid. Stupid. Sorry, ka es sabojāju. Tas ir hot takes, man. Chill out. Tas tāds uzvilcies. Tas smags weekends bija. Man ir bijis smags weekends. Tas sākas stupid. Tas bija smags. Labi, pārējais viss nav pa ko runāt. Kadiljaks, tu teici, tev ir būšot. Tev teica.
Man teica, Fričos man teica. Uz ielas teica. Bet tas Džeks, kurš otrs būs, nu, ja Kadiljaks nepaņems, nu jā, bet Palū Spānis, Palū tagad Indīkāros vienkārši dragā. Viņš tikko viņš izcīnījis ir, man liekas, no 4 sacīkstēm 3 uzvaras. Pēdējā gonkā viņš pa 40 sekundēm vienkārši izpogāja. Un tas Indīkāros sacīja, tur visa kartiņa pa lielo brauc. Tā kā Aleks Palū, viņš ir arī 2-kārtējais čempions, ja nemaldos. Viņš ir esošais čempions. Un, nu, ja no Ziemeļamerikas kādu jāņem, varbūt tās to Spāni paņemt. Bet nu, tas, ka viņš ir Spānis, prasītos jau kaut kāds American. Bet nav tur kaut kāds baumas par kaut kādiem amerikosiem, kas tur varētu... Nu, ķipa tas Coltons Herta uzspēd Indīkāru standings. Ķipa Herta ir, bet Herta ir tāds, man liekas, zini, tāds mūžīgi nevinē. Nu, ķipa viņš jau kaut ko vinē, viņam peisis it kā ir, bet nu, tas Palū pogārā parādījās standings. Aleks Palū. Ak, Dievs, kāda mājaslapa salīdzinot tur, ķipa. Bet labs viespien. Nu, pasties, kurš ir Herta 8. Viņam 1 top, 2 top. 1 top 3 bijis un 3 top 10. Bet Kirkuts ir tāds ovālu braucējs. No Pato Vārts, reku 4. Bet to Vārts jau testē tās formulas McLarenus. Colton Hertas toči neņemt. Rossi jau brauca, man liekas, Toro Rosso. Willpower. Šis labs. Willpower labs, jā. Tas labs. Nu, labi, par Indīkāru. Tā kaut kā, jā. Kā tev iet fantasijā? Es nevaru neko izdarīt, tāpēc, ka man ir, piemēram, šitajā weekendā es noticēju, paņēmu Sainzu, -20 punkti. Pasmuko. Tad man bija Dūhans -20 punkti. Tad man bija vēl kaut kas man bija -20 punkti. Man liekas, man Bortoleto arī ir. Man nauda vairs nesanāk. Tur pa tādām, tur top džekiem ir... Nezinu, McLarens, Mercedes, Piastri un vēl sakarīgi mazie braucēji. Nu tā. Limitless 3 ok. Atceļam to fantaziju, es domāju, šo zonu. Beidzies, jā, viss. Es jau iztērēju to visu nav. Kur? Joks. Labi, kopērtējumā tam mums vēl joprojām. Kimi P1. Malacis. Grant Racing un Kras AX Motorsports top 3, tad uz karstām oglēm tur Gaļaks arī min un Pump and Dump Racing, tad varbūt kaut kādu kripto vajadzētu. Nu, Krister, bet nu pa lielos podkāstu noslēgumā viss secinājums tāds, ka es domāju, ka tev jāsit sīkais augšā un tad tu būsi ātrāks. Tad tu maš Formula 1 patiks. Pasaka to savai draudzenei. Kā mēs patika? Kas man kopā? Ka tu būsi ātrāk stresē, ka tev tas svarīgi. Man vajag sīko. Ja tu iepumpēsi sīko vienu. Iesēt vienu. Tā varētu būt. Vai arī mierīgāks tieši? Kā te atpalcēs sērija noslēgusies? Nesākusies. Šitā bija tāda. Pagad, cik ir minūtes? Es nezinu. Svaigi vēl? Nē, būs labi. 5 minūtes ļoti labi. Atvadu vārdus mamām, tētiem, draugiem. Paldies visiem. Līdz, kas mums, Imola? 2 nedēļas. 2 nedēļas, 5-16. Uz hoķa beigām. Tagad visi aldarīši pēc rokturīšiem uz hokeju. Arēnā vairs nav rokturīši. Bet, tur tā kā kafijas tie tur sūdi kaut kādu. Bet es zinu, kur citur būs rokturīši. Kur? Tādā Zefīrā. Zefīriņā būs rokturīši. Varbūt. Tā, paldies visiem, kas skatījās. 16. maijā, tad tiekamies 19. Tiekamies Imolā. Atpūšties. Čau!